Slavēts Jēzus Kristus, klāt jaunais vēstneša numurs. Mums ir pāvests. Kas ir Francisks? Franciska homilija svētā misē ar kardināliem un Franciska uzruna audiencē plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem. Latvijā, meklējot labāko veidu, kā palīdzēt ieslodzītajiem atgriezties sabiedrībā. Vai ticība ir vieta rietumu pasaulē? Noslēdzas konference par ticību 3. gadsimtā. Rīgas garīgā semināra rektora vēstuli. Mums jautā par pseido atklāsmēm. Jauniešu lapā īsta mīlestība gaida, jeb kāpēc gaidīt īsto. Vingrinājumi komandas garā. Mums raksta, esam radīti mīlestībai, Uldis Krauja Salkrasti. Liecības būt par ūdens glāzi. Terēs Druka. Atgriešanās no Elles Evija Puķa Jansona. Pārdomā. Ielūkoties kunga acīs un raudzīties, kā viņš mani mīl. Rubrikā vecākiem par bērniem. Brīvība un paklausība. Sludinājumi. Lieldienu koncerts 1. aprīlī 2011. Rīgas Palderās Visvētākās Jaunās Marijas debesīs uzņemšanas draudzē. Kustība par dzīvību rekolekcijas Skaiskalnē no 5. līdz 7. aprīlim. 7. aprīlī garīgās adopcijas solījuma salikšana. Laulāto nedēļas nogale no 26. līdz 28. aprīlim. Netfor gada 24. martā 2015. Rīgas Svētā Terēzes no bērnu Jēzus draudzes mājā piedāvā noskatīties filmu Ilgais ceļš uz dziedināšanu. No 5. līdz 11. maijam individuālās klusuma rekolekcijas, kas balstās uz Svētā Ignācija vingrinājumiem principiem. Reizeknē Sarkaņos. Rīgā ekumēniskais krustaceļš 29. martā. Fotoreportāžā. Draudzes tiekoties ar semināristiem padziļina ticību. Iznācis arī 2. krievu valodā vēstnesis, kurā saturs ir savādāks. Lasiet vēstnesi Svētīgi gavēni līdz nākamajam numuram.